Šodien mums ir ļoti harmoniska un mierīga gaisotne, jo pie mums ir Balzaks Liene. Sveiki, mani sauc Liene, man ir 37 gadi, esmu no Rīgas, strādāju biznesa konsultāciju jomā un palīdzu uzņēmumiem Latvijā radīt jaunas digitālas inovācijas, un šobrīd esmu šeit, lai meklētu sev saderīgo papildinošo otro pusīti. Liene, varbūt tu vari pastāstīt, kāda tu esi? Kā tu jūties? Labi. Tad es jūtos enerģiska. Reizēs esmu arī piezemēta, mierīga, izlēmīga. Tas viss ir baigi forši dzīvē. Tajā pašā laikā man vairāk ir arī tāda nopietnība, kas seko līdzi ar mani visu laiku. Līdz ar to prasās blakus kāds, kas spēj to tā atšķaidīt, to nopietnību un pavilkt uz kaut kādām tādām mazāk nopietnām lietām. Tajā pašā laikā es sākumā tā piezemētība un piesardzība spēlē kaut kādu tādu lomu, bet ja man dod nedaudz laika, nedaudz tā pieradina, tad es esmu atvērta iesaistīties un ļauties. Ak, šīs interesantās un noslēpumainās Balzaka tipa sievietes, lai arī introvertas, loģiskas, intuitīvas un iracionālas, patiesībā šāda tipa sievietes ir ārkārtīgi daudzšķautņainas. Viņām ļoti bieži ir nozīmīgas, sarežģītas profesijas, viņas ir gudras, viņas ir atbalstošas un aiz pirmatnējās maskas patiesībā slēpjās īsta vētra un viesulis. Tas ir būtiskākais, kas jums ir jāzina par šāda tipa sievietēm. Esiet gatavi patīkamiem pārsteigumiem. Ja tos pieskrietu klāt kāds vīrietis un sagrābt un teiktu, skrienam, traucamies. Es domāju, ka sākumā es nobītos, tāds virpuļu viesuļu elementi man drīzāk liktu tā ļoti piesardzīgi novērtēt situāciju, līdz ar to es novērtētu tādu mazliet lēnāku, pārdomātāku, strateģiskāku pieeju, viennozīmīgi un tā, lai es nesabīstos. Kāda tipa vīrieši tev iedveš tādu drošības sajūtu? Tādēļ, kuriem var paslēpties. Tīri fiziski? Arī, protams, arī tīri fiziski, bet tīri arī tas, ka raksturs un tāda cilvēka būtība iedveš to drošības sajūtu. Man ir svarīgi iedot tev roku un saka, Liene, ejam. Tad es labprāt nākšu. Es esmu tev drošās rokās. Jā. Sociotipa Balzaks, sadarīgais tips, ir ugunīgais, ātrais Napoleons. Šāda tipa vīrieši ir enerģiski, labi pamanāmi, bieži mēdz būt ar līdera īpašībām un dotībām, tāpēc arī daba tā ir paredzējusi un radījusi šo te Balzaka sievieti, kura ir spējīga iznest visas Napoleona vētras, izturēt viņa enerģiju un tāda, kura ir gatava ļauties līdzi, ka viņu parauj, kaut kur pastumj, pavelk vai citādi enerģiski iekustina. Balzaka tipa sieviete ir ļoti saprotoša šādās situācijās. Viņai ir liela, es pat teiktu, neizmērojami liela pacietība, ko kādreiz no malas citi varbūt nesaprot. Kā tu spēj paciest šādu tipu vai šāda tipa izpausmes, bet tāda, šī kombinācija ir enerģisks, ugunīgs Napoleons un mierīga, nosvērta Balzaka tipa sieviete, kā cimdiņš ar rociņu. Kā izpaužas tavs enerģiskums? Kurās jomās tu esi enerģiska?
Darba dzīvē es esmu enerģiski, uzskatu, ka šajā jomā es esmu daudz sasniegusi. Darba dzīvē, tādā profesionālajā dzīvē es atļaujos vairāk arī šūpoto laivu, kurā es sēžu un neiesaisties tādā komforta zonā un tādā drošajā zonā, bet pilnīgi pretēji ir tādā privātajā jomā, kur es vairāk, man patīk pie tās drošības, tā sava komforta pieturēties un ir tā grūtāk varbūt ielaist kādu savā pasaulē. Enerģiski. Tā Bet, kā tad ballītes un tur tā enerģija tajā? Ballīšu laiks Draudzība. Jau ir. Draudzība arī, jā. Ballīšu laiks gan vairāk jau ir tāds pagājis. Jā. Varbūt citas ballītes. Bet tāds aktīvais. Jā, īstenībā slēgtā lokā man patikt vislabāk. Jā, tādā. Cik cilvēku? Savu. Es teiktu, kaut kāda līdz 10 cilvēkiem aptuveni. Tāds, kur es jūtos ērti, komfortabli ar šiem cilvēkiem, tad es varu arī tiešām tā paballēties. Bet tādi lieli, milzīgi pasākumi, tad tā drīzāk. Es tā piesardzīgāk par to visu. Varbūt pastāstīt par saviem kādiem hobijiem, kas tev ir kaut kādas aizraušanās? Tāda lielākā aizraušanās man ir ceļošana. Es ceļoju parasti vienatnē. Jā, līdzi es ņemu tādus savus labākos draugus, ja es tā drīkstu teikt, tas ir tāds piedzīvojuma gars, bet tāds saprātīgs piedzīvojuma gars, kas nozīmē tomēr tā pārdomāt, izvērtēt situācijas. Un mēdzu izvēlēties arī tādus mazāk zināmus, mazāk populārus galamērķus, kur varbūt citi neaizdomājās aizbraukt. Irāna. Irāna, nē, bet tomēr kāpēc ne īstenībā? Jo tā ir tāda adrenalīna, nē, bet tā ir iespēja parādīt, ka tā valsts vai tā vide ir savādāk nekā mums liek domāt, piemēram, mediji vai kaut kāda cita sabiedrības viedokļi. Līdz ar to, ja es dodos uz kaut kādu mazāk zināmu valsti, par kuru kādam varbūt nav vispār nekādas informācijas, viņš tikai ir dzirdējis, ka uz kartes tāda valsts pastāv, tad es cenšos iedot tādu informāciju par to, pastāstīt, ko šajā valstī var darīt, redzēt, piedzīvot, sajust un tam līdzīgi. Tā kā es ar saviem iespējām padalos. Un tādā veidā arī iedrošinu citus apsvērt vismaz iespēju. Tu padalies kādā blogā vai draugu? Draugu lokā. Tas vairāk ir sociālajos tīklos, bet tas ir draugu lokā. Nav man tāda plaša blogošanās. Tas vairāk ir savu tādu draugu lokā. Sociotipa Balzaks misija pasaulē ir redzēt dažādas kļūdas, nepilnības, kaut kādu neefektīvu rīcību, un vienlaikus arī dalīties ar savām zināšanām, ar dzīves laikā izzināto informāciju, būt kaut kādā mērā citiem cilvēkiem noderīgai ar to, kur tu labi orientējies. Tāpēc arī Balzaka tipa sievietes un arī vīrieši, būsim godīgi, ļoti labprāt dalās ar savu pieredzi, ar zināšanām, ja viņiem to pajautā, vai arī kā šajā gadījumā ar Lieni, tātad labprāt padalīties savā ceļojuma pieredzē, jo tā pilnīgi noteikti var būt vērtīga un noderīga ļoti daudz cilvēkiem, tāpēc noteikti dodieties uz Lienes profilu un caurskatiet viņas ārkārtīgi interesantos un vērtīgos ceļojumu aprakstus no ļoti interesantām valstīm, kur citi pat neiedomātos spērt savu kāju. Iedrošina citus arī ceļot vienatnē? Tā ir katra tāda komforta zona, kurš grib, kurš nē. Ir cilvēki, kuriem vajag tomēr to blakus. Tajā pašā laikā, pat ja es dodos vienatnē, es jau nekad neesmu viena tajā valstī. Tur arī citi cilvēki. Un es pa ceļam parasti satieku ļoti daudz foršus citus ceļotājus no citām valstīm, kur ir iespēja apmainīties arī ar viedokļiem, iespaidiem. Līdz ar to nav gluži tā, ka es esmu pilnīgi viena tajā visā.
pilnīgi vienam ceļot, tas nozīmē, ka tad ir jāuzņemās atbildība par sevi, par saviem lēmumiem. Ja gadās kaut kādi feili, tad nav neviena cita, ko vainot. Ir tikai sev atzīt to, ka kaut kas varbūt kaut kāda informācija nav ievākta. Bet man tas patīk, tajā pašā laikā es tajā visā ievēroju arī tomēr kaut kādu piesardzību. Tāda prātīga meitene. Jā. Tas ir tas, ko es sākumā teicu, par to nopietnību un par to prātīgumu, kad ir forši, tajā pašā laikā, es jūtu, ka citreiz vajag tā, lai ir kāds, kas palīdz atvērties un ļauties kaut kādām tādām foršākām idejām. Lai arī Liene atstāja ļoti prātīgas un nosvērtas sievietes iespaidu, nevajag maldinoši domāt, ka viņa ir neizkustināma un tāda arī paliks vienmēr un visos laikos. Katrs no mums ir tāds, kāds mēs esam, tieši tā iemesla dēļ, ka mēs esam paredzēti tam savam sadarīgajam tipam. Tad, kad Balzaka sievietes dzīvē ienāk viņas sadarīgais Napoleons, tad arī sākās tās īstās transformācijas, un katrs no mums atklāja pavisam jaunas šķautnes sevī, atklāja jaunas gribēšanas, izrādās, ka tas vēlmju saraksts vai iespēju saraksts var stipri papildināties tā iemesla dēļ, ka tas otrs cilvēks ar pilnīgi atšķirīgo pasaules redzējumu mums atnāk un pastāsta, ka kaut kas tāds eksistē, ka to var gribēt, pēc tā var alkt un tiekties, un tas mūsu dzīves padara daudz foršākas, interesantākas, pilnasinīgākas, baudpilnākas, un tas ir tik superīgi forši. Ir ļoti labi zināt, kam tu esi paredzēts, kas tevi sagaida tādās attiecībās ar to ļoti savādāko cilvēku, nekā tu esi pats, un tā kā savā galvā ir jānospriež tā. Šobrīd es savu dzīvi esmu patiesībā dzīvojusi tikai uz 50%, bet tad, kad nāks tas otrs, tad būs tas riktīgais blieziens, tā ka būs pa īstam forši. Tam ir jābūt gatavam ļauties. Tad ir skaidrs apmēram, ko tu gribi no tā sava vīrieša, bet ko tu esi gatava attiecībās dot? Es esmu gatava dot savu iesaisti, savu mīļumu, siltumu, mierīgumu. Es esmu gatava risināt kaut kādas tādas reālas lietas. Principā, es atbildētu uz to tā, ka priekš manis tādas papildinošas un sadarīgas attiecības būtu tādas, kur mēs darbojamies tādā kā tandēmā, kā komanda. Un es labprāt gribētu, ka vīrietis ir tas komandas kapteinis. Un es gribētu darboties kā kapteiņa labā roka. Es to vairāk saucu kā otrais pilots. Es gribētu iesaistīties aktīvi kaut kādos procesos. Tajā pašā laikā es negribētu tā, ka man ir kaut kas jāiet, jākontrolē un jāčiko un visu laiku jātur par kaut ko rokas pulsa. Bet ka katrs ieliek to savu ārtavu, katrs no savas puses ieliek to savus 100%, un kopā tad tie veido tos 50% no katras puses. Un ko no tevis negaidīt? No manis noteikti negaidīt to, ka es būšu mājsaimniece un pilnībā veltīšu savu dzīvi ģimenei, bērniem, virtuvei un tam līdzīgām lietām. Man ir pārāk plašs tas interešu loks, un man ir svarīgs arī darbs un sevi profesionāli realizēt. Līdz ar to no manis tiešām varēs negaidīt to, ka es tā pilnībā veltīšu to savu dzīvi ģimenes pavardam un bērniem. Es labprāt gribētu tā, ka tā dzīve tiek organizēta tāda, ka ir arī kaut kādi atbalsti. Kaut kāds tāds atbalsts ir, piemēram, ka man ir iespēja arī kā sievietei, kā mammai, piemēram, atpūsties, aiziet uz baseinu, pie friziera vai tam līdzīgi, kad mēs varam samanedžēt tās ikdienas lietas tā, ka man ir tas brīvais laiks, un tad, ja sieviete ir atpūtusies, tad arī visa ģimene ir atpūtusies.
Laimīga sieva, laimīgs vīrs. Happy wife, happy life. Sociotipa Balzaks sievietes ir no tām, kurām karjera dzīvē ir viena no būtiskākajām sastāvdaļām. Balzaka tipa sievietei ir svarīgi realizēties profesionāli, viņai ir svarīgi, lai viņas prāts, zināšanas, gudrība, pieredze, erudīcija, lai tā būtu pasaulē pieprasīta, lai kādam vajadzētu viņas zināšanas, viņas varēšanu, viņas spēju atrast īstos un pareizos risinājumus. Tāpēc tas ir, varētu teikt, akmenī iecirsts, ka Balzaka tipa sieviete nejutīsies labi, ja viņu iespundēs mājsaimnieces lomā. Tādā gadījumā sieviete jutīsies ārkārtīgi nepiepildīta, nerealizējusies, nevajadzīga, viņa saskums, viņa varbūt ieslīgs depresijā, un nevienam no tā nebūs labums. Tāpēc obligāti ir jāļauj Balzaka tipa sievietei realizēties savā karjerā, profesijā. Vai tas būs kaut kas ļoti liels, grandios un ar lielām peļņas iespējām, vai tieši otrādi, varbūt viņa atradīs to savu īsto aicinājumu strādājot ciemata bibliotekā, tam nav lielas nozīmes, bet ir būtiski, ka Balzaka sievietes prāts tiek nodarbināts profesionāli, nevis ar kaut kādiem muļķīgiem sadzīves jautājumiem. Balzaka tipa sievietei ir svarīgi augt, papildināt savas zināšanas, visu laiku kaut ko apgūt jaunu, kaut ko mācīties, dalīties šajā savā pieredzē un zināšanās, un tad viņa būs maksimāli laimīga, piepildīta un arī ļoti, ļoti vērtīga savstarpējās attiecībās. Man ir svarīgi, es jau arī minēju tā drošības sajūta, ka man padod to roku un parāda, ka hei, ar mani būs droši, ka es varu uzticēties, es varu paļauties uz to cilvēku. Un tad, Kā tu iztēlojies tās situācijas, kurās ir jābūt droši? Vai tas ir tā, ka tu lec no degošas mājas, vai tā ir ikdienas samaksāta rēķini? Drīzāk es teiktu, tā ir tāda, man grūti, tā būtu tiešām tāda iekšēja sajūta, tā sajūta, kad es zinu, ka nekas nenotiks, kad ar to cilvēku man ir komfortabli, ērti, es varu būt es pati, es varu teikt, ko es domāju, brīvi, bez kaut kādas cenzūras, un mēs varam būt mēs paši viens otru klātbūt. Man tā būtu tāda, ka mēs varam tās bruņas novilkt, tās ikdienas maskas un bruņas novilkt, un ja man ir jāraksturo arī par tādu mājas vidi, piemēram, kā es iztēlojos tādu tā kā to idili vai mājas vidi, tad priekš manis arī tas būtu tādā sajūta līmenī, ka mājas ir tā pati drošākā, komfortablākā vieta, kurās gribās nākt, uz kurām gribās nākt, kur gribās atgriezties, kur mēs jūtamies saprasti, pieņemti. Un tā ir tā pati tā drošākā vieta. Tāda. Pastāsti, Liene, kāda tu esi strīdos un konfliktos? Ļoti daudz vīriešu baidās no sievietēm, kad viņi varētu nākt un iznest smadzenes, kašķēties, zāģēt. Es ļoti negribētu būt sieviete zāģis. Es galīgi negribētu būt. Bet tu esi? Es neesmu sieviete zāģis, bet arī man ir savi tādi temperamentiņi un savi negara stāvokļi, un es mēdzu būt tieša. Es varu būt arī asa kaut kādās situācijās. Tu kliedz vai tu raudi? Kur šķīvi tur lido? Nē, šķīvis es nemetu, nav gadījies. Bet tāda varbūt tāda emocionālākā izpausme varbūt tā var gadīties šādās situācijās. Bet šķīvis es neplēšu, nav īsti pa tādai tur itāļu modei. Latviešu mode. Latviešu mode, jā. Tur kaut ko tur man. Atklāšu noslēpumu, ka Balzaka tipa sieviete ir īsts atradums vīrietim no tā skatu punkta, ka šis sociotips tiešām ļoti reti strīdās, paceļ balsi vai konfliktē, jo
šādi tipi cilvēki ir ārkārtīgi pacietīgi, un viņi ir ļoti stipri jāizved, ļoti stipri jāapvaino un ļoti stipri ilgi viņiem jākrīt uz nerviem, lai viņi eksplodētu un iznestu tam otram cilvēkam smadzenes. Tā kā, ja jūs dzīvojat mītos un stereotipos par to, ka sievietes ir tās mūžīgās zāģētājas, pārmetējas un dzīvot pamācītājas, tad pilnīgi noteikti tā nav. Balzaka tipa sieviete ir iecietīga pret otra kaut kādām kļūdām, nepilnībām, viņa ir saprotoša. Un ir jābūt rīktīgam zābakam un bezkauņai, lai izpelnītos no Balzakas sievietes brāzienu. Tā kā lielākoties viņas ir mierīgas, nosvērtas un gatavas cilvēciski izrunāties. Nevis kliegt un daudzīt traukus. Kāda būtu tā tava ikdiena, varbūt vēl var ieskicēt? Ikdiena? Jā. Mana ikdiena ir tāda, ka es strādāju biznesa konsultāciju jomā. Es palīdzu uzņēmumiem Latvijā, konsultēju viņus par iespējām radīt jaunas digitālas inovācijas. Es ikdienā tiekos ar klientiem, vairāk tās ir virtuālās tikšanās, un es palīdzu ar konsultācijām, piemēram, piesaistīt tehnoloģiskos ekspertus kaut kādām idejām. Ja klients ir atnācis, piemēram, ja Evija gribētu ieviest chatbotu mājaslapā vai tāds, kas atbild uz kaut kādiem standarta jautājumiem, jā, tāds digitālais rīks. Droši vien tādu vajadzētu. Vai arī, piemēram, mākslīgā... Neesmu pieejama. Jā. Liekat man mieru. Offline. Jā, un var arī, piemēram, mākslīgā intelekta risinājumiem radīt kaut kādu tādu rīku, kas palīdz tipot cilvēkus, vai vismaz kaut kāds tāds palīgrīks, kas varētu būt. Tad tīri ar šādiem risinājumiem es varētu palīdzēt tādā izpratnē, kā savest kopā ar tehnoloģiju ekspertiem un arī palīdzēt rast tādas finansējuma piesaistes iespējas, lai radītu prototipus un testētu. Tā kā, tas ir ieskicējot to sarežģīts gadījums. Ikdienu. Tādām nopietnām lietām tu nodarbojies. Jā, es esmu tāda nopietna, jā. Bet tas vīrietis, viņam tu gribētu, lai viņš tāds nopietns ir, vai kāds viņš? Būtu forši, ja mēs varētu pārunāt kaut kādas tādas ikdienas darba lietas, niansēs. Puslīdz saprot. Puslīdz saprot, bet es viņam varu iedot, piemēram, tādu, to, kā tas varbūt viņam var dzīvē palīdzēt, viņa tieši profesionālajā. Viņam izskaidrot. Es izskaidrot, jā, es ceru, ka vismaz tādiem vienkāršiem vārdiem varētu izskaidrot. Jā, ka mēs varētu pārunāt tādas ikdienas lietas, dalīties ar to, iespējams iedot kaut kādu citu skatījumu no malas, kā kaut kādas lietas risināt, jo brīžiem varbūt, ja cilvēks ir pilnīgi no citas tēmas, jomas, tad, manuprāt, tad var iedot arī vislabāko kaut kādu risinājumu vai skatījumu. Bet kaut kādu tādu otru darba kolēģis negribētu mājās. Tu jau tagad gudrais, tu jau zini, kāds ir tas tavs sadarīgais Napoleons, un tu no viņa negaidi, ka viņš būs zinātnieks. Jā, noteikti, nē. Jā, jums to frizieris vīrietis. Super! Jā? Ideāli! Es ļoti novērtēju. Tērpa modelētājs. Piemēram, jā. Tu būtu viņa mūza. Cerams. Vai pasākumu vadītājs. Arī tas varētu, man liekas, vispār man iedot tādu piešķilt reāli. Jo tu varētu ieteikt savas Principā, es varētu palīdzēt nodibināt kaut kādu pasākumu rīkošanas aģentūru vai kaut ko tādu. Es varētu jau kaut kādu biznesa plānu sastādīt. Tas, no manas puses tas ieguldījums būtu tāds, ka es varu palīdzēt, teiksim, kaut kādu informāciju izanalizēt, sastrukturēt un nonākt pie kaut kāda gatava plāna un rīcības soļiem. Arī nav slikti īstenībā, vai ne? Jā, man patiktu, ļoti patiktu. Jā. Bet kā tad mēs atpūstos? Es ļoti gribētu, ja arī ar otru cilvēku mēs varētu dalīt to kaislību un jaunatklāšanas prieku par ceļošanu.
Mierīgi? Jā, tas būtu forši. Man ļoti patīk, ja mēs varētu arī kopā aiziet uz teātri, kopā atpūsties. Jā, varam. Kopā arī varētu neko nedarīt. Pilnīgi droši. Tas arī forši. Aha. Un es labprāt varbūt arī pavilktos uz kaut kādām tādām viņa aktivitātēm, kaut kādiem tādiem interesantākiem hobijiem. Varbūt varētu pamēģināt, nezinu, kaut kādā, meža turnī kaut kur pasēdēt vēl kaut ko. Augšā. Jā, pamēģināt. Kaut kādā skatu turnī. Jā, forši. Starp citu, jā. Medības. Starp citu, tas, ko es ļoti gribētu, ja kāds man varētu tā, iedrošināt un pavilkt uz to visu, tad es baigi gribētu izlekt no tā Siguldas trošu vagoniņa pāri Gaujai. Jā. Tur tev Žakovs kāds ir vajadzīgs, kā iedrošinātājs. Vai Džeks, ne? Vai Džeks, jā. Napoleonam tāda pati zemes stresa noturība kā Balzakam. Nē. Šis nebūs, ekstrēmisms nebūs. Būtiska lieta pāri attiecībās ir tipu stresa noturība. Sociotips Balzaks pieder tai tipu grupai, kas ir salīdzinoši zemā stresa noturībā. Bet par laimi ar zemu stresa noturību ir arī Balzaka sadarīgais sociotips Napoleons, tāpēc šādā pārī izpaliks strīdi vai nesaskaņas par kaut kādām neprātīgām, riskantām un trakām lietām. Tātad abiem diviem šiem sociotipiem, kā Balzakam, tā Napoleonam, nav raksturīgi mesties kaut kādās adrenalīnu radošās izklaidēs, braukt ar močiem, lekt no tilta vai no vagoniņa. Tas var būt tas var gadīties kaut kādos tādos sevis meklēšanas periodos, varbūt kamēr tu esi viens pats, bet tad, kad šāda tipa cilvēki ir kopā, tad, kad pāris ir kopā, viņiem ir vesela čupa ar citām interesantām un patīkamām lietām, ar ko nodarboties. Piemēram, tās ir sarunas vai viesību organizēšana vai kaut kādu ambiciozu nākotnes plānu kalšana. Tāpēc arī nav nepieciešamība sevi izaicināt ar kaut kādām riskantām darbībām, un šādā veidā pāris aiztaupa savus nervus un arī savu dārgo laiku uz kaut kādu neauglīgu strīdēšanos, jo vienkārši nedara kopā tādas riskantas un enerģiju prasošas lietas. Tas varbūt nav tāds ekstrēmisms, bet vismaz var sākt ar kaut ko, ar kaut ko mazāku, kaut kādu pakāpeniskāku. Viņš tev teiktu, zini, mīļā, leti, es tevi lejā ar šampanieti sagaidīšu. Bet tas ļoti labi darāt. Jā, ļoti forši. Klausies, Liena, bet kā tam vīrietim, kurš tevi ir noskatījis, tevi uzrunāt? Viņš tagad gribēs tevi atrakstīt vai tev Facebookā vai Instagramā vai kaut kur? Viņš tagad saprot, Liena ir mana īstā. Tieši, jā tāds jūt to enerģiju. No kā tu nenobītos vai kas tev liktos pieņemami, pieklājīgi? Man būtu droši vien tā forši, ja būtu kaut kāds tāds neliels intro. Ja viņš man uzrunā, tad viņš varbūt var padalīties ar kaut ko, kas tieši viņu ir manī uzrunājis, kas ir tās, ko viņš ir sadzirdējis, kas varbūt ir tās kopīgās lietas. Tie kopīgie saskares punkti, un nevajag tādu kaut kādu baigo daļrunību, bet tādu, uz ko es varu uzķerties. Tādu, ka likās, forši pacenties. Man ļoti svarīgi, ka vīrietis pacenšās, papūlās un piedomā, un tas man ir ļoti svarīgi, jo es vīrieti vērtēju pēc viņa darbiem. Vārdiem? Vārdi arī ir ļoti skaisti. Cik tu forši, Tas arī būtu ļoti skaisti, jā. Tā pašā laikā darbi runā skaļāk par vārdiem. Šī bija Liene. Un ja tu esi gatavs papūlēties un jūti sevī šādu aicinājumu, meklē rokā Lieni un esiet laimīgi.